Viļānu pievārtē vietā ar zīmīgo nosaukumu Piena krasts mājvietu radusi lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība Viļāni. 1993. gadā dibinātais piensaimnieku kooperatīvs šobrīd apvieno 354 biedrus, un pēdējo gadu laikā savāktā piena daudzums ir būtiski palielinājies, sasniedzot 7000 tonu gadā. Kooperatīva biedri ir tuvokos apkārtnes, tātad Viļānu, Rēzeknes, Preļu, Riebiņu novada pīna pīgodotoja pārsvarā. Uz dūtū brēdi sazadarbojam ar Preļu sīru. Ar sadarbību esam ļoti apmierināti. Ceram, ka arī jiem turpmāk veiksīs un mūsu sadarbība tikai atsatīstīs un īs uz priekšu viss. Lai augtu un attīstītos mūsdienu prasībām atbilstoši, kooperatīvs īstenojas vairākus Eiropas Savienības projektus. Finansiāli vērienīgākais no tiem bija lauku saimniecības modernizācija 2013. gadā par kopējo finansējumu vairāk nekā 145 000 eiro. Mēs izagodojam jaunu dzesētoju 20-tonnīgu, jaunu automašīnu man ar skaitītāju un sūkni un 2 autocisternas. Tas bija 3. mūsu realizētais projekts no Eiropas fondiem. Pirmos mēs tā ļoti piesardzīgi. Pirmais bija vīna muca, tātad bija vecos alumīnija mucas mums piena mašinām. Pirmajā projektaņā tikai vīnu mucu izagodojam, kur publiskais līdzfinansējums bija 4356. Nokūšā gadā jau 12. gadā 2 mucas izagodojam. 2014. gadā kooperatīvam izdevies īstenot sen lolotu sapni un uzsākt bioloģiskā piena pārstrādi, piesaistot Eiropas Savienības līdzfinansējumu, iegādāts piena pasterizācijas katls, mehāniskā siera prese, sviesta kūlējs un separators, lai tepat uz vietas bijušās Viļānu pienotavas telpās ražotu kvalitatīvus, ekoloģiski tīrus un pat svarīgākais garšīgus piena produktus. Kooperatīva biedri ir lieli kooperatīva entuziasti. Dzirdēja, kā veicas, piemēram, Straupes kooperatīvam, tur, kur piena iepirkuma cenas ir daudz lielākas nekā vidēji valstī, tikai dēļ to, ka viņi paši pārstrādā un realizē savu pīniņu. Kooperatīvā ir 32 bioloģiski certificētas saimniecības, kas arī piegādā ekoloģiski tīro pienu. Kā teica kooperatīva vadītāja, sava pārstrādes ceha izveide esot bijusi likumsakarīga, jo bioloģiska produkcija paliek arvien populārāka, turklāt neesot izdevīgi bioloģisko pienu liet kopējā katlā. Mēs esam tik maziņi, ka mēs tirgu varam īt tikai ar nišas produktiem. Ir porpludinots pīna tirgs ar kaimiņu produkciju, ar pašu produkciju. Un šajā krīzes situācijā mēs tirgu varam tikai ar nišas produktiem, tieši ar itim bioloģiskajiem īt. Šobrīd Viļānos mēnesī tiek pārstrādātas 10 tonnas bioloģiskā piena. Šeit top vairāk nekā 20 dažādi piena produkti, tostarp 7 veidu sāļie un saldie sieri, jogurts, krējums, sviests un daudz kas cits. Produkciju gatavo 3 meistari, un viss piena ceļš līdz pat etiķetes uzlīmēšanai ir roku darbs. Sākot jau ar piena pieņemšanu, tad uzkarsēšanu, sīra graudu rašanos, presēšana, I tad šitā pasēšanai, jau šutne pie cilvēka. Kā jūs visu paši, vai ne tiešām sūkot? Jā, ar savām rokām, roku darbs, jā. Ar pienu, piens ir tāds cimperlīgs vai tāds padevīgs produkts, ar ko strādā? Laikam šodien redzējāt pie siera vannas. Cimperlīgs, jā. Kā es sacēju, gada laiks ietekmē. Kvalitāte. Mūsu noskaņa arī, laikam, ar kā mēs to visu daram, ar kādu noskaņu. Svaigie un garšīgie piena produkti jau nopelnījuši pircēju atzinību. Tos var iegādāties gan Viļānu kooperatīva telpās, gan mājražotāju tirdziņos, gan arī tiešās pirkšanas pulciņā Rēzeknē. Ir labi un ir garšīgi un ir svaigi. Mums ir ļoti populārs jogurts bez piedevā, ko pēc tam var izveidot pats pēc savas vēlmes un patikas. Un arī visi pārējie produkti. Cilvēkiem patīk tiešām. Turpināt augt un attīstīties ir kooperatīva plānos. Pagaidām gan tikai Latvijas tirgū, jo, kā atzīst vadītāja, bioloģiskajiem piena produktiem ir pārāk īss realizācijas termiņš, lai būtu izdevīgi iekarot arī ārzemju tirgus.